Didis Pučs ir radiotehnikas entuziasts un vienas no lielākajām Latvijā privātu kolekcijas īpašnieks, inženieris un videooperators. Viņš arī ir viens no tiem ļoti nedaudzajiem Latvijā un arī visā pasaulē, kurš nodarbojās ar meteoroloģisko radiozondu izsekošanu un atrašanu. Zondes, ja. Tur ir vesels lērums, gan geogrāfija, gan kartes, gan GPS, gan ļoti daudz modernas tehnoloģijas jāizmanto, lai varētu atrast. Ar kolēģiem kopā Didis arī pēta veidus, kā šobrīd pretstāvēt Krievu elektronisko ieroču ietekmei, kur bieži neļauj tuvējo valstu meteodienestiem iegūt ticamus datus laika prognozēšanai. Meteostacijās regulāri ar ūdeņradi pildīti baloni paceļ debesīs līdz 25 km augstumam elektroniskas zondas. Ideāls, jau tāpēc. Tā ir tik forša laiku. Es teicu, man visa ziema šitāda. Jā. Super. Bet ņemam par ko? Tevi dipols ir mazot. Man ir 2 mazie līdzi, man ir dipols. Jā. Kurš noraida uz Zemi datus par gaisa temperatūru, mitrumu, spiedienu, vēja virzienu un ātrumu. Jā. Jo man liekas, ka tev ir kaut kāda šaize ar kabeli vai kaut kas tāds. Nu nav, tāpēc, kad... Svētkiem. Es tagad es tagad nāku, metīšu, skatos, ko domāt, ja? Tur ir zaļie cilvēciņā līdzi. Ko mēs atbraucam, mēs klauvējam, neviena nav mājā, nekā nav, bet viņi ir savākti. Jā. Un jūt, ka viņi te pati pavērt durvis, viņi tur stāv, savācām. Un tas cilvēks droši vien... Tas cilvēks ir tāpēc, cilvēkam ko domāt. Viņš jau nesaprot, kas tas ir. Nu labi, bet vienalga, taču bija kaut ko es pacēlu, pēkšņi. Pacēlu, es izmetu. Jo mēs jau godīgi vienmēr... Tu jādomā par savu saprāta līmeni. Pirms foršāk bija tante, tur lauku māju pieklauvēja visu, ko, kā un kas. Es saku, redz, mēs meklējam jūs, pļavā, tur pat nokritus, tur to zondi, viņi jau tā, saka, bricis pēc šitā nosaka jūs, laika, protams. Tad dišs tas bricis. -90, jā. To mēs redzēsim jau. Meteoprognozes tiek veidotas balstoties uz šiem datiem un satelītu attēliem. Jo tas ir, ja tas paliek slikts, tad ir arī rādītājs, jā. Pagaidām. Jo es esmu novērojis, kad pazūd, augstums nepareizs rādīties, strauji nokrīt satelītu skaits. Jā. Un tad pazūd Kubā visi mūsu dati. Tad neviens neuztver vairāk. Jā. Tad manuprāt, ka viņi vienkārši sajūt prātā un neraida vairāk. Par speciāliem, pa sektoriem, kas iet, jo viņi, dalās, vai ne? Jo pieņemsim. Tas resnais kabels iznāk līdz antenai. Tas noteikti, jo reku var redzēt. Reku viņš ir šitā antena, reku viņa šī pa sektoriem cer. Šitā te, reku man ir satelīti, tagad ir 10, jā. Un tad viņi pēkšņi vienkārši pazūd un viss un nav. Jā, rāda, cik satelītus viņš ir. Jā, viņš man rāda. Ja kas, tas tie, kas darbojās. Jā, tas normāli viņam jāmainās. Jā. Ļoti labi, 3, 4. Kad būs augšā, tad un tad pēkšņi pazūd viss, un 12 minūtes un es esmu atslēgusies no visa. Cik tad kilometri? Viņš man 300, jo viņš man vispār, pēc būtības man vēl būtu jālaiž otra zonda, bet jēgas jau nav. Jā, bet es ķeru viņu ar šito antenu bez problēmām. Mana zonda vairs neredz, tā kā neko vairs tas nedod man. Zonda jau ir, zonda ķer, ja šitas, tā tad iznāk tā, ka šitas visas koordinātas, visas zondi, mēs jau ķeram zondi no šeit. Kāpēc man neķer? Jā, te ir kaut kas. Jo man zonda pazuda viss. Jā. Šajā braucienā pēc standarta meteozondas modificēšanas bija nolemts pārbaudīt tās darbību lidojumā, izsekot to un arī atrast un pārbaudīt zondas stāvokli pēc piezemēšanās.
Uz Lietuvu negribi? Tālu. Nav mūsu jurisdikcija. Jā. Prognozētā krišanas vieta bija netālu no Līvāniem, taču šoreiz vējmāte izlēma pajokot. Pūta stiprāk, un rezultātā zonde nolaidās aiz bijušās Ignalīnas atomstacijas Lietuvā, pierobežā ar Baltkrieviju. Ne visiem braucējiem bija līdzi dokumenti ārzemju ceļojumam. Ar dīdžu palīdzību ātri atrisinājuši šo jautājumu, visi devāmies ceļā. Palaid jau. Uz to pusi virziens. Jeb šo uz to pusi. Tev nav virziena. Nē, uz to pusi. Nu, koordinātas vajag ierakstīt. Meklēt. Ir. Nu, viņas vajag ievadīt telefonā. Varbūt izstāsti, kā tas notiek, tas process. Un vidas stāsts. Vācija mums ņem. Jau pa gabalu ņēma. Zonde ir dzīva. Kaut kur stāv, tagad ir jādabū. Koordinātas ir. Jāieliek telefonā, jāstāsta dabā, kur viņi atrodas. Tā ir zonde, kas ir atlidojusi no Skrievera meteostacijas. To, ko mēs nofilmējām, tieši tā. Jā, līdz Lietuvai. Līdz Gaisma augstāk celt. Ir 20 metrus no ceļa. Ja? Pirmajā priedē, otrajā priedē. Priedē būs? Jā, Vajēglā. Priedē izskatās. Nu, braucam tad. Braucam. Mēs jau stāvam virsū. Stāvam virsū, saka, jā. 34, 32, 31, 34, 5. Uz augšu paskaties. Mazāk paliek. 9, No, 18, 17. no, uz augšu pacel. Nav vienot. Ļoti labi. Kaut kur te jādara. Aiz ko? 15 decibeli. Kaut kur. O! Ir. Ir! Ar visu sliktīti mūsu. Kāpēc jūs likāt to foliju? Tāpēc, lai Krievu netraucētu GPS-am. Lai smaļens un Jā. Bet gandrīz neizmantoja reālus smadzenes. Šanas brigāde. Nu, ko ņemam? Nu, te beidzot ir jāņem. Tad paņemsim arī koordinātus. Jā. Nu, didis kā cilvēks milzis paņēma uzreiz. Tev nenāk. Pielāgošos. -2 decibeli. Pagaid. Tā lai pavisam. Nu, tad labi, slēdzam ārā. Slēdzam ārā. Bļā, viens atradām.